Tā kā ošu smaragdzaļā krāšņa vabola ir augkarantīnas organisms, kas ir definēts arī kā prioritārais karantīnas organisms visā Eiropas Savienībā, tad gan mūsu kaimiņi Lietuvā un Igaunijā, gan arī Somijā un visās citās Eiropas Savienības dalību valstīs veic apsekojumus, lai pārliecinātos, ir vai nav šī konkrētā krāšņa vabole sastopama. Eiropā šī suga uzbruka pamatā ošu sugai, kas ir Fraxinus pennsylvanica, un tad kā otra suga varētu būt mūsu vietējā suga, kas ir Fraxinus excelsior, bet nedaudz mazākā mērā. Mēs stāvam pie oša koka, kurā tiks iekārts slasts ošu smaragdzaļās krāšņvaboles monitoringa veikšanai. Šogad Latvijā pavisam ir iekārti vairāk kā 70 slazdi dažādās vietās. Mēs izmantojam viena tipa slazdus, tas ir piltuveida slazdi, koši zaļā krāsā, jo tā ir viena no krāsām, kas ļoti piesaista vaboles īpatņus. Vēl arī var izmantot purpura krāsas slazdus. Slazdi tiek izkārti augsta riska zonās. Galvenokārt Latvijas austrumu daļā, pierobežo ar Igauniju, Krieviju un Baltkrieviju. Vēl mēs arī veicam slazdu izkāršanu vietās, kur uzglabā no invāzijas skartajām valstīm importētus zāģmateriālus. Tiek apsekot arī piemājas dārzi. Arī Zemgalē veicam krāšņvaboles monitoringu gar dzelzceļu un gar šoseju, kas iet caur Lietuvu, Poliju uz Ukrainu, jo diezgan intensīva satiksme, arī dažādas palīdzības biedrības, kas bieži pārvadā preces uz un no Ukrainas. Tāpēc arī šeit ir svarīgi veikt monitoringu, skatīties, vai nav gadījumā nejauši šis kaitēklis ievazāts. Pamanot slazdus, iedzīvotājiem noteikti nevajadzētu slazdus aiztikt un bojāt, mēģināt noņemt, jo slazdam jāpild ir savas funkcijas visas sezonas laikā, un tas sniedz ļoti vērtīgu informāciju. Pat ja nav noķerta šī ošu smaragdzaļā krāšņvabola, vienalga mēs tātad pārliecinamies, ka tā šajās vietās nav sastopama. Par rezultātiem monitoringam mēs sagaidām, ka tur būs nulle no smaragdzaļās krāšņvaboles, kā tas līdz šim arī ir. Paldies! Ja novērojat, pieņemsim tādas pazīmes ošiem, kā kalšana no lapotnes augšdaļas vai D-burta formas izskrejas, stumbrā un iespējams arī pašas zaļās vaboles vai arī baltus kāpurus, kas varētu būt zem mizas, tad noteikti vajadzētu sazināties ar Valsts auga aizsardzības dienestu, augu karantīnas departamentu vai tuvāko reģionālo nodaļu un neatstāt šo novērojumu bez ievērības, jo agrāk šī vabole tiks atrasta un konstatēta, jo vieglāka būs cīņa ar to.